Sveiki no Briseles un sveiks, Rihard. Sveiks. 4 tēmas. Pirmā. Spānija ir legalizēta vai grasās legalizēt vairāk nekā 1 miljonus migrantus. Oriģinālais plāns bija 500,000 aptuveni. Kāds ir tas, kāds ir Eiropas teiksim, tā reakcija uz to, ka Spānija teikt izdomā legalizēt 1 miljonu migrantus? Kādai būtu jābūt reakcijai no Eiropas un kā mums tas saprast? Jā, jau pirmie priekšlikumi bija. Tas praktiski bija laikā, kad tika vestas pārunas sarunas dalību valstīm parlamentā šeit par to pašu migrācijas paktu atsevišķām sadaļām. Tās pati solidaritāte vai ne, un vēl viena būtiska atgriešanas regula, ko tikko nulli pieņēma. Praktiski Eiropai kopumā pasakot, ka tā politika, kas līdz šim ir bijusi atžgārna, neefektīva un ir jāpieņem mēri, lai tiešām mēs kontrolētu migrāciju. Ne tikai tie, kas ir neregulārā migrācija, arī tie, kas legāli ierodās, bet pārkāpj uzturēšanās atļaujas. Un tam pa visu nāk valsts, kura ir saņēmēja valsts solidaritātei, šo te pat kvotu ietvaros, jo redzēt, ka palielinās spiediens. Tur ir tie aprēķini, ka Spānijas valdība kopumā saņem līdz pat 500 miljardu eiro atbalstu. Papildus tam, ka vēl no viņiem tiek ņemti migranti un pārvietot uz atsevišķām dalībvalstīm. Latvija ir definējusi, ka mēs nevienu neņemsim, nevienu neuzņemsim un arī nemaksāsim, jo mums ir tā situācija, kas ir uz ārējās robežas, jo citu starp Baltijas valsts un Polija kopš 23. gada ir apturējušas aptuveni 250,000 migrantu iekļūšanu Eiropas Savienībā. 250,000. Tad šajā visā fonā nāk sociālistu vadītas valdības Sančesa paziņojums, ka viņi plāno legalizēt 500,000. Tas bija tāds sākotnējais paziņojums. Ka redz, ka tur bez mazai lobbyis tur darba spēks un kas tik vēl ne. Es domāju, ka tas ir tāda absurda rīcība no Spānijas puses. Tīpaši, ka ar vienu roku ņemam finansējumu, esiet solidāri, ar otru mēs vienkārši gan ņemsim naudu, gan arī legalizēsim. Kāds ir savienojums? Bet tagad tas nav savietojums. Protams, migrācijas politika nav vienota politika, var teikt, konsensus. Tā ir tāda dalītās kompetences, ir jomas, kas ir dalībvalstīm piekrīt, ko laižam iekšā kādos apjomos, visi procedūrālie jautājumi, tie tad ir vienota tāda politika. Un tā nav arī dalībvalsts ekskluzīva kompetence, jo ir arī vēl Schengene, un te es varētu turpināt. Šajā gadījumā Spānijas valdība, un te es uzsveru valdību, turpat parlaments nav lēmis par šo. Izdeva dekrētu, ka gatavojas 500,000 migrantu, kas dažādos formos un veidos ir ieceļojušas, kas ir ilglaicīgi dažādos statusos uzturējušās, vai tikai kā patvērumu meklētājs statusā, vai vispār nelegāli ieceļojas un ir konstatēts, ka viņš ir nelegāli uzturās. Vieglu roku mēs šīm personām piešķirsim Spānijas uzturēšanās atļauju, tādu nacionālo atļauju. Viņi teiks, redziet, Spāņi teiks, viņi jau paliks pie mums, jo redz, mums ir Spānijas uzturēšanās atļauja, līdz ar to viņiem nav tiesību ceļot pa visu Schengenu. Bet mēs zinām, kāda ir realitāte. Spānija ir Schengenā, robežu kontrole uz iekšējām robežām nav. Tad pabeidzot to, kas tas arī absurdums, ka tagad uz 30. Jo viņi jau kā paziņoja, ka 500,000, bet tad viņi tātad aicināja pieteikties. Tur slēpies vēl kaut kur pa kakšiem kaut kur vai ne no atbildīgajām iestādēm. Bet tagad nāc ārā, esi tu te nelikumīgs vai kā, piesakies, mēs tev dosim uz gadu uzturēšanās atļauju. Līdz 30. jūnijam pieteikušies vairāk kā 1 miljons, kas šādi te personas. Tur, protams, daudz saka, bet kā, Spānijai, taču viņi tur grasās paši integrēt darba tirgu. Spānijā bezdarbs ir augstāks, viens no augstākajiem līmeņiem Eiropā, tīpaši jauniešu vidū. Pāri pa 20% jaunieši ir bez darba. Tad arī interesanti, kā domā esošā vara. Es domāju, ka viņi domā tieši to, ka tie ir mūsu nākotnes balsotāji, vēlētāji. Jā,
Jā. Nu, nopietni, paskatīsimies to pašu Lielbritāniju. Kas ir atsevišķās pašvaldībās, kur liels īpatsvars ir migrantu savēlēti par mēriem un tā tālāk. Tā ir, protams, cits jau stāsts, bet nav tālu jāskatās, kur redzēt, kur šī atgādinā politika ved. Līdz ar to šis Spānijas valdības lēmums grauj Schengenes integritāti kopējo, jo es neizslēdzu, ka stājoties spēkā šim un tā legalizācija notiek, tā kustība, es Spānijas kaimiņu valstu vietā atjaunotu robežu kontroli uz Spānijas robežas. Tīri, lai detektētu, kas ierodās, kā ierodas, jo viņi jau reāli nevar ceļot pa Schengenu. Līdz ar to tad paliec arī Spānijā un uzturies. Un tas ir līdz ar to resursu jautājums, kapacitātes jautājums dalību valstīm. Jo, labi, kāds var teikt, Francija tagad to zortēs, viņi tur neizlaidīs. Kāds tiks noteikti cauri? Ne visus arī izķers. Šī kustība var būt pa visu Eiropu, arī līdz pat Latvijai var būt. Tad nozīmē, ka valstis var praktiski teikt, ka rekur ir šī situācija dēļ Spānijas valdības lēmuma. Jā. Mēs atjaunojam robežu kontroli, jo tagad ir atsevišķās valstīs joprojām robežu kontroli. Tā nav nepastāvīga, viņi ir nespastāvīgi, bet viņi ir uz noteiktiem laikiem pagarināma ar pamatojumu un tam līdzīgi, piemēram, uz Vācijas, Francijas robežas. Absolūti ir robežu kontroli. Tagad robežu kontroli arī ir īstenībā uz Polijas, Lietuvas robežas. Tajā skaitā, un tas viss ir saistīts ar nelegālo migrāciju. Mūsu reģionā tas ir tas, kas notiek uz Baltkrievijas robežas. Polija viss vērtē un zortē, kā pārbauda viss, kas šķērso robežu. Tad iedomājies, mums uz ārējās robežas jau ir kapacitātes trūkums robežsardzei. Tātad bruņoties spēki ir iesaistīti. Zemesardze tajā skaitā. Skatāmies uz citām valstīm. Tie robežsardze jau nav tādos pašos apmēros kā bruņoties spēki. Tad tai pašai, pieņemsim, Vācijai vai Francijai ir jānosūta papildus resursi uz iekšējām Eiropas Savienības robežām, ko pēc būtības nevajadzētu darīt, jo ir Schengen. Šajā ziņā tas grauj vismaz to, ko mēs virzamies uz Eiropas vienotu politiku attiecībā uz ārējām robežām, uz migrāciju kopumā. Ar ko tas beigsies, man grūti teikt, jo skaidrs, ka Spānija var šādu lēmumu pieņemt, jo viņi redz, tā ir nacionālā uzturēšanās atļauja, bet Tur es pieļauju arī ir noteikts lobisma spēks no darbdevējiem. Šāds migrants nebūs ar lielām prasībām kā vidēji Spānis, par atalgojumu, par visu pārējo, lētais darba spēks un tā tālāk. Tā kā šis ir graujošs lēmums kopējai, vismaz stingrākai Eiropas Savienības migrācijas politikai kopumā. Un, protams, kādu signālu tas sūta ārpus Eiropas Savienības. Šeit tev ir tā iespēja. Ne tikai tas, ka tev būs jāiet patvērumu meklētāji, tur tas status pasēdēs kādu laiku, saradīsies pietiekamā daudzumā un vienkārši ar vienu lēmumu tu esi legāls, uzturies. Kāds tur var teikt, neviens cilvēks nav nelegāls. Nē, tomēr, kā tu ieceļos, tavs status, ja tu šķērso robežu nelegāli, tad tev nav tiesību uzturēties, un tu esi attiecīgi izraidāms. Jā. Tas, starp citu, parlamentā jau, kā reaģē grupas biedri, piemēram, vai citi parlamentārieši. Es dzirdēju sev kādas atsauksmes par reakcijas uz Spānijas izgājienu. Es pieļauju, ka tā reakcija viscaur Eiropā un ne tikai no dalībvalstu valdībām, bet arī no Eiropas komisijas ir absolūti negatīva par šādu lēmumu. Es pieļauju, ka tā analīze par šo lēmumu, jo kā es minēju, valdība ir izdevusi dekrētu, tātad parlaments pat nav lēmis par šo, pat tik apjomīgu ar tādu ietekmi lēmumu, ka tas tikai paliks kaut kāda veida iekšējās politikas saukļi. Jā, legalizēsim, bet tas nekad nenod. Nē, bet tas iet strauji uz priekšu, un tas nav tikai 500 000, tas ir vairāk kā 1 000 000. Jau izstās, jā.
Varbūt, ka būs Nē, savādāk. es domāju, ka šajā gadījumā, ja tas iet uz priekšu, šis lēmums tiešām tiek izpildīts. Eiropai ir jāpārskata pilnībā šī solidaritātes mehānisma piemērošana Spānijai. Nekādi finanšu atbalsti, nekas pārējais. Ja jūs šādi piekopja šo politiku, graujat kopējo, tās ir tās sekas, ar kurām būtu jārēķinās. Jā, paliekot vēl Eiropas parlamentā, Īrija. Īrijas prezidentūra nāk. Ir atnākusi vakar. Jā, ir atnākusi. Un viena no pirmajām lietām, ko Īrija saka, ir, mums ir jāatjauno sankciju pakotni. Tajā pašā laikā alumīnijas. Īrija joprojām iepērk. Eksportē. Jā. Kā tik galā ar... Kā tik galā ar to, kas ar to es to saucu par divkosību. Man tas tā nolasās. Skaidrs, kā tas izstās uz āru vispār nekomentēja? Jā, tur ir diezgan plaši izgaismots. Tieši pa alumīniju kā tādu. Ir jāizdara maksimālais spiediens. Tieši tagad arī Eiropas Savienība jau plāno nākamo sankciju pakotni. Piespiest, ir jāiekļauj pat konkrētie uzņēmumi, kas ir Eiropas Savienības un attiecīgās preču grupas. No galas nezinu pilnīgi visas preču grupas un jomas, kas ir iekļauts, bet skaidrs, ja tā darbība notiek un tieši Īrijā, ka tur ir labvēlīgi tie apstākļi, lai apietu kaut kādu detekciju apjomus. Tā tomēr ir sala, kas kur kā piestāja, pārvietojas. Bet jā, Īrijam šis būs izaicinājums. Tomēr prezidējošā valsts un sankciju pakotnes pieņem, tas ir tieši prezidējošā valsts vadītājs gan sanāks un visu pārējo. Es īsti neredzu līdz šim, un es neredzu, bet neesmu dzirdējis to argumentāciju pamatu, kāpēc viņi to nevar izdarīt. Tā kā spiediens ir no tā, ka ir jāliek tajā sankciju pakotnē uz diskusiju, un tad jau arī redzēsim, kādu argumentāciju Īrija izmanto. Vai parlamentam arī ir kāda vieta, kur tur vispār pieteikties? Sankcijām? Jā, sankcija. Mums, diemžēl, parlaments nenosaka sankcijas. Mēs caur parlamenta rezolūcijām, kuras pieņemam, vai tās rezolūcijas saistībā ar Krievijas agresiju, kurā mēs identificējam jomas, kurās komisijai un padomei būtu jāpiemēro. Piemēram, kā vēl viena joma ir, kur parlaments ir jau pozicionējies, mēs tātad Krievijas gāze pilnībā atteikšanās. Nākamais solis bija jābūt naftai. Komisija ir sagatavojusi regulējumu, lai virzītos. Bet tagad, protams, viss, kas notiek tuvajos austrumos, bet ne tikai. Es savā ziņā, protams, sakojot līdzi, cik veiksmīgi Ukraina īsteno uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem un kādu ietekmi tas veids rezultēs Krievijā iekšēnē. Šīs garās rindas, deficīts naftas produktiem, kur tagad Krievija ved sarunas ar Kazahstānu, iepirkt kaut kādu apjomu no Kazahstānas. Jā, tas var palīdzēt tādā ziņā tiem pašiem Krievijas iedzīvotājiem. Ir jau kaut kāds sāpes slieksnis, ka tev tur ikdienā kaut kas neskur cīnos, uzvari mūsu, tas ir tālu prom, bet es ne tikai tie paši uzlidojumi, bet tas, ka tu jāstāv ir 2 dienas rindā, lai uzpildītu 30 litrus benzīnu savu auto, ir tīpaši vēl to, ka tava valsts vadība lepojās, ka viņi tiek definēti kā valsts, kas ir kā uzpildes stacija naftas. Es nezinu, neizcīkošiem. Lepojās ar to, jo mēs to lietojam kā tādu palamu. Palamu nē, bet pats Putins, ja nemaldos, to tieši, kad redzēt, ka viņi tur mūs ierobežo, bet mēs taču esam gāzes stacija, kas nodrošina šo visu. Tā kā, tas regulējums no komisijas, viņš stāv gatavs. Es atminos, ka bija vienošanās
šo regulējumu virzīt pēc vēlēšanām Ungārijā. Tieši ar bažām, ka Orbāns izmantos atkal, mobilizējot savus vēlētājus vai kā. Vēlēšanas aiz muguras, Orbāns nav. Ļoti labi. Bet tagad kur ir šī nianse, un es teiktu, ka varbūt pagaidām vēl pavelkam garumā. Tepat īstenībā, lai Krievija kaut kā apjomus palielina uz tām pašām trešajām valstīm naftas produktus, lai iepērk, lai viņiem pašiem iekšējā tirgu vienkārši apokalipsi iestājās. Absolūti. Tad jau, kā dažādi nestabili psihiskā stāvokļa cilvēki ir, kas uz šādiem būs, es atvainojos anglismu, trigerēs, žargonisms, noteiktas reakcijas un pretstāvus. Tad pie Krievijas par īriju maksimālais spiediens. Maksimālais spiediens, ko varam izdarīt pagaidām. Eiropas parlamentā mēs jau rezolūciju par alumīniju dezvēju. Par alumīniju? Nē, būs nākamā nedēļa plenārsēde tieši par Krieviju. Tur attiecīgi pirmkārt ir debata, un pēc debatēm parasti top arī attiecīgi rezolūcija. Tur ir jāiekļauj, ka identificējot šos gadījumus, arī tie paši Latvijā gadījumi, kur apkalpo bez mazā ēnu floti un kā sankcionēt. Tas joprojām izskaus nav. Ka tā dokerēšana vai kā viņi saucās tie pakalpojumi, tā kā ne jau mūsu akvatorijas ūdeņos, tā kā neitrālajos vai ne, un atsevišķas kompānijas izmanto. Bet te jau vēl notikumi attīstās ikdienas. Mēs redzam, pirms 2 dienām Krievija tātad paziņoja, nepaziņoja, bet tas ir iekšējais lēmums slēgt robežu šķērsošanas dzelzceļa vietas ar Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju. Nē, ar Lietuvu nav. Ar Lietuvu nav, droši vien Kenigsbergas faktors. Tur viss teica, redz, ko mēs paši nespējām panākt nacionālā līmenī, ko vismaz nacionālā apvienība mēs esam tiešām tā ir mana reakcija. Sliedes noņemt un aizklapēt ciet vispār robežu. Bet šis jau iet plašumā. Es saprotu, ka jau tagad šāds pats ir uzdevums ar Armēniju, ar Gruziju, ar Kazahstānu, un tas viss liecina potenciāli visaptvarošu mobilizāciju Krievijā. Atgādāšu, ka Krievijā ir demokrātijas piesmiešanas pasākums, tā saucamās vēlēšanas, Krievijas izpratnē, kur jau tiek droši vien sagatavots, nepieņem to vispārējo mobilizāciju pirms vēlēšanām, bet tiklīdz vēlēšanas ir aizvadītas, ir visaptvaroša mobilizācija. Tur atkal tie iemesli un veidi, es pieļauju, ka no Kremļa puses ir parādīt rietumiem, ka atkal tā indikācija, ka mūsu pacietības slieksnis, cik mēs ilgi varam turēt, mēs ar šo lēmumu palielinām, paskatām, ka neierobežot ilgi mēs esam gatavi kara darbiem. Tad, nezinu, vispārēja mobilizācija, tie ir, pat nezinu, cik procentuāli sanāk, kas ir mobilizējumie Krievijā, turpat pāris miljoni, kas varētu būt. Tas, protams, var padarīt, mīkstas kājas kādam Eiropā, kā tā, un tas vēl šāds lēmums ir nulle, kā pieņemts pirms NATO samita Turcijā, Ankarā. Šis viss vienmēr ir savstarpēji saistīts. Nekas nenotiek vienkārši tāpat kaut ko testējot vai kā. Domāju, ka tas ir interesants punkts, ka doma aizvērt robežas ir ar domu samazināt ceļus, kur bēgt. Kur bēgt. Es nebiju apsvērts tādu. Tas ir interesanti. Protams, ir kāda šāda rīcība
Ja tev nav skaidri, pieņemsim, izlūka informācijas vai kā precīzes rada, vai ne? Paga. Kaut kas briest. Varbūt tas nekas nav. Tas gan iemidzināšanas politika, gan arī tāda, es parādu. Kā tu vērtē to, kā tas tomēr izskatās, ka mēs neko neaizvairām, viņa aizvair? Nē, es absolūti neraudu, ka Krievija ir apturējusi kādu kustību par Krievijas-Latvijas robežu. Man skumji šķiet, ka mēs neaizvērām, ka mēs atstājam to lēmumu viņu pusē. Jā, absolūti. Es saprotu, jaunā valdība beidzot ir nonākusi. Ne, jaunā valdība beidzot ir nonākusi. Nē, kad ir jaunā valdība virza kaut ko iepriekšējā valdība tiešām marinēja, ka mēs varam piemērot nacionālās sankcijas. Nav jāgaida tie mēneši, kamēr 27 dalībvalstis vienojas, un tad ir tāda kā Īrija vai Ungārija, kas savu veto liek un bloķē, ka atsevišķām preču grupām mēs uzliekam liegumu. Juridiskais ietvers, es neticu tam, ka pa šo mēnesi jaunā valdība atrada brīnumzāles. Tas bija sen zināms. Tas bija sen zināms, juridiski iespējams, caur ko to izdarīt. Ja tagad, es saprotu, jau jūlija vidū jau šis lēmums var nonākt, likumiskajā grozījuma ietvers Saeimā, un Saeima lemt, lai arī Saeima tagad ir pārtraukumā ārkārtas sēdē. Tas nav tā, ka kaut kāds ģēnijs pieklāvēja. Erika, man ir risinājums. Tas bija zināms, tā bija vienkārši politiskā izšķiršanās. Politiskā izšķiršanās. Mēs tad redzam, kurš nav šajā valdībā, kuram šī politiskā izšķiršanās ir bijusi papēžos. Jā, kas nespied viņus izdarīt lēmumu. Jā. Vēl īsti pie Krievijas paliekot, kā tu vērtē Ukrainas, panākumus spiedienu izdarīšanā uz viņu naftas pārstrādes rūpniecību? Tie ir, man tā liekas, bez precedenta ar tādu apjomu, ar tādu tvērumu kopumā, tīpaši, cik pati Krievija ir bazunējis apkārt kādu viņai pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas jau bijis izcēns tāds zināmais Ahilēs papēdis Krievijai. Tās izmērs. To visu nosakt, līdz ar to tagad visas pretgaisa aizsardzības sistēmas ir savilkts ap Maskavu, ap Maskavas, lielā Maskavas teritoriju, kas padara lielāku iespējamību Ukrainai būs sekmīgai, specifiskus militāros mērķus, jo viss šīs te pārstrādes rūpnīcas ir militārs mērķis, jo tās kalpo agresijas karam, tās mērķiem. Un kā tev šķiet vidējais Krievs sajūt spiedienu? Sāk sajust? Es domāju, ka arvien vairāk un vairāk, protams, to izjūt. Redzam tā pati okupētās teritorijas Krimā. Tur ir 25 km gara rinda izbraukt no Krimas. Un tas Ukrainas armija ir ļoti efektīva. Viņi ļoti attīsta savus nacionālās spējas tieši aizsardzības industrijā. Tāpat, es nezinu, vai tagad tās apstiprināts tās ziņas, bet viņi ir pabeiguši balistiskās raķetes. Visas testēšana. Krievija pati jau pasaka, ka tagad pēdējos uzbrukumos jau balistiskā raķeta tika izmantot. Un te es nerunāju par rietumu kaut kādiem nodrošinātiem skalpiem vai kā, bet tas ir tas pats Flamingo. Rādijus sasniedzamais ir 850 km. Līdz ar to, es domāju, tas ir nākamais murgs Kremlī. Panika, kā un ko mēs varēsim. Līdz ar to tas paver plašākas iespējas, sāk Ukrainai uzstādīt to, piespiest pie tā paša sarunu galda un nevis ar tikai kaut kādiem tiem fiktīvajiem ultimātiem, bet reāli sēstiem. Interesants faktors, ka es dzirdēju, ka nākotnes sējas sezona. Visiem traktoriem vajag degvielu. Jā. Ka tas esot iespējams no Ukrainas tāds viegls aprēķins, kāpēc viņi tik ļoti mēģinājuši kāpināt uz šo laiku.
Neizslēdzu. Absolūti neizslēdzu, jā. Tur esi mīkšķis. Un pēdējais tāds arī saistītais punkts ir NATO samits tuvojās. Jā. Tavs prognozes. Kāds tavs prognozes? Jautājums prognozes, vai tur būs cēnas, vai tas būs pragmatisks? Vai būs drāma par vispārējiem tēriņiem? Neliela scēna, neizbēgam, vai ne? Pie prezidenta amata esot Trumpam ir skaidrs, drāma būs. Jautājums, cik viņa būs apjomīga, cik viņa būs ar tādu, kas ir vērsta uz mobilizēt NATO, Eiropas sabiedrotos. Nevelti NATO ģenerālsekretārs Rute devās uz ASV tikties ar Trumpu, un visi pamanīja šo preses konferenci vai kā, kur tikšanās ritem ar Trumpu, kur Rite cēlās kājās un rādīja šos grafikus, kā ir palielinājies atsevišķās valstīs, kur Trumps ir bijis ļoti kritisks, ka viņi neatvēl aizsardzībai tik cik ASV un slinko, un tāpat, piemēram, Kanāda. Tur Rite parādīja, ka kopš Trumps kļuva par prezidentu, un es runāju par arī Trumpa pirmo prezidentu, Kanāda ir investējusi aizsardzībā pāri triljonam. Milzīgs apjoms summa, un tā ir arī virkne valstu. Daudz teiks, ka Rite sevi tā var teikt pazemo, ka šādi. Es domāju, ka tas neviens to lomu negrib pildīt. Eiropas līderiem. Es domāju, ka viņš izlāk to, ko negrib neviens cits, un līdz ar to var patikt, var nepatikt formāts un veids. Bet es pieļauju, ka viņa šāda vizīte, kur klātesoši ir ASV mēdī, uzskatām parāda, kā tiek kāpināti aizsardzības tēriņi. Ierobežot Trumpa iespēju pelt. Un līdz ar to ierobežot, arī neviens nevar ierobežot Trumpu, to mēs visi labi zinām. Kaut kādā bet arī tajā pat Ankarā atspoguļojot, pieņemsim, viņa kaut kādu retoriku, tas atņem viņam to munīciju, ko viņš varētu izmantot retorikā ar gānīšanu. Līdz ar to, es domāju, ka tēriņi būs viens no jautājumiem, bet otrs ir tiešām to pašu aizsardzības industrijas straujāka attīstība, mūsu noliktavu piepildīšana, to, kas mums ir nepieciešams. Svarīgs jau jautājums būs nevilkt kaut kādas politisko ideoloģiju līnijas starp sabiedrotajiem, kad runa ir par tieši aizsardzības spēju kapacitāšu stiprināšanu. To es redzu šeit Eiropas Savienībā. Nedrīkstam neko iepirkt no Turcijas aizsardzības jomā. Kādēļ? Tādēļ, ka tur nav demokrātija, bet viņi ir NATO valsts. Ilgāk par dažu labu, kas ir pēdējos 30 gados. Viņi ir diezgan sen. Un Turcija ražo labu bruņojumu, absolūti, un te pateikt vienkārši tīri ideoloģiski iemeslu dēļ mēs nesadarbosimies, ir tāds šaurs skatījums uz lietām. Kā domā, vai būs, prasība pēc, es domāju par tuvajiem austrumiem. Man šķiet, ka Trumps nepametīs šo jautājumu. Prasība kāda? Tas ir mans jautājums. Kas tā būs par prasību? Jo es domāju, ka jautājums nepazudīs. Bet tas, man tā liekas, jau ir noairēts jautājums par NATO iesaisti tuvajos austrumos. It kā vajadzētu būt, bet man šķiet... To nokomunicē diezgan, jo, ja tas vēl paliktu aktuāls jautājums, Trumps diez vai būtu individuāli uzrunājis valstis, kas izteica gatavību palīdzēt, kā piemēram Lietuva, nosūtīt savus mīnu meklētāju kuģus. Un te ir daudz teiks, Lietuva kā, bet pārsteigums ASV mīnu meklētāju kuģi ir mazāk nekā Lietuvai. Tas, protams, atkal ir vēstures, Baltijas jūra, viss tas pēc otrā pasaules kara, atmīnēšana, tam līdzīgi, Lietuva gājas priekšu. Bet ir atsevišķas uzrunāts, bijušas, un, es domāju, daudz dabūs, kas tiešām ir kūtri vēl joprojām uz aizsardzības finansējumu palielināšanu.
labā ziņa ir tāda, ka, ja nemaldos, izņemot Luksemburgu, kur tīri objektīvi, laikam, ja arī 2% viņi atvēl, pat tos 2% nerunājot par 5%, ka viņas armijas lielums pārējais, viņi pat nevar gribēdam iztērēt to. Tur iespējams varbūt katram profesionālā dienesta karējam tad ikmēneša alga 30,000 vai vēl kaut kas. Bet cita lieta, es domāju, kas varētu būt diskusija objekts, ir saucamais, tas angliski apzīmējums ir burden sharing. Tātad, nastas vai to dalīšanās, kur pieņemsim, kur ir austrumflangu valstis, tūlītē pie agresoru valsts robežas. Visas kā viens ir vai jau 5%, vai tūliņ 5%, vai jau pār 5%, un praktiski jau izpilda to, ko lēma iepriekšējā samitā, ka līdz 35. gadam sasniedz 5%. Šīs valsts jau tagad, 26. gadā ir sasniegušas. Bet tas nozīmē, ka skaidrs, mēs reģionu valsts neapstāsies tikai tādēļ, ka sasniedz, vienkārši viss ir atkarīgs no spējām. Bet tad ir jautājums par konkrētu spēju nodrošināšanu iegādi. Es kā vienmēr šajās diskusijās minu tās mūsu pašu Baltijas valstis, vismaz aizsardzības sistēmās, kas ir ļoti dārgas, iegādājamies, atvēlam šos budžeta līdzekļus, bet tad ir vēl tādas spējas, kā pieņemsim droši sakari, satelīta sakari. Mūsu bruņotajiem spēkiem nav savi kaut kādi nacionāli. Tad ir, pieņemsim, NATO dalībvalsts Luksemburga, kura ir viens no pionieriem Eiropā satelītu ražošanā, komunikāciju satelītu ražošanā. Padalieties ar šo spēju nodrošināšanu. Labi, mēs varbūt nevaram pilnu summu samaksāt, bet jūs kaut kā sēdzat no sava aizsardzības budžeta kopēju, integrējam mūsu aizsardzības spējas. Tas ir tas. Tas kaut kas, ar ko mēs sastopamies arī parlamentā, ir burtiski tieši satelīts, kā varētu sakārtot, teiksim, tā pieejas visiem. Un kas tev būs rezolūcijā? Kas man būs rezolūcijā? Kas viņiem būs NATO samitam? Vai... Zini, man laikam jāpiezvana mūsu vēstniekam NATO. Viņš tur ir skaidrs, jo tā komunikācija, jo nav rezolūcija komunikē. Tā netiek atslēgta uz pēdējo dienu. Praktiski lielie bloki ir atrunāti, un es pieļauju jau ģenerāla sekretāra vizītes laikā uz ASV. Vismaz neesmu dzirdējis indikācijas, kas būtu kaut kāds nepārvarams šķēršļi. Līdz ar to es domāju, ka mēs nevajadzētu gaidīt liels pārsteigums. Retorika, būs. Pieļauju kaut kas pa tuviem austrumiem būs. Jo tomēr samits notiek Ankarā. Es saprotu, ka vēl viena tāda lieta bija, kas laikam ir jāņem vērā. Protams, parasti samita laikā jau praktiski lemtajā komunikē, kur būs nākamais samits. Nākamā ir pieteikusies Albānija. Bet tur ASV administrācija praktiski ir noairējusi, un tieši pamatojam to jūs neatvēlat pietiekami aizsardzībai, finansējumu. Nepildat saistības. Es domāju, tas caurvīs gadus uz priekšu. Un ir īpaši 2% tā jau ir vēsture. Tagad ir 5%, atkal tas sadalījums, 3,5% ir tiešām aizsardzības spējas un 1,5% infrastruktūra. Un tur, es domāju, šķēpus arī lauzīs par to, kādiem projektiem tad tie 1,5% piekrīt. Atbilst. Lai nav tā, ka daži laba Eiropas Savienības dalībvalsts redz, ka mums ir jauns plānošanas periods Eiropas Savienībā, kur, pieņemsim, stiprināt kritisko infrastruktūru, ceļi, vēl kaut kas tilti. Tas saskan tagad ar NATO. Un es vienkārši šoseju, kas, lai arī tur ir citas jau alternatīvie dzelzceļš vispārējais, vienkārši paplašināšu un pateikšu, ka tas ir priekš militārās mobilitātes, lai gan tas nekādā veidā neietekmē to, kā no tās pašas Spānijas tu tiešām ar šo paplašināšanu nogādās ātrāk tehniku līdz Baltijas valstīm. Tas būs jāpieskat, Jā. Ok.
Vai NATO, vai Trumps mēģinās izstāties? Nē, es domāju, viņš pat ir vairāk diskusijās pateicis, ka NATO ir svarīgs. Tā ir retorika, kas... Es domāju, viņam ir iespēja tagad vienkārši, tāpēc es nevaru palaist garām. Iespēja ir... Viņam nav tādas tīri pat juridiskas iespējas. Jā, tas, ka viņš nevar, ir cits jautājums. Jā, es pieļauju kaut kāda retorika, kas būs veltīta ASV iekšpolitikai būs. Okay. Tieši pat īstenībā varētu dominēt no Trumpa, ja tīpaši ņemot vērā, ka vidustermiņa vēlēšanas un atkal mobilizēt savu elektorātu. Jā, bet ir labi tas, ko vismaz esam dzirdējuši pēdējā laikā. Arī Trumpam tiekoties ar Zelenski, ka viņš ļoti augstu novērtē Ukrainas kaujas spējas. Viņam patīk redzēt šos dziļos uzbrukumus Krievijas teritorijā, kas ir diametrāli pretēji retoriku, ko mēs varbūt dzirdējām pirms pusgada. Jā, tāpatās. Nav, ko jūs tur cīnāties, jūs sen zaudēts, neko nepalīdzēs tam līdzīgi. Bet tas, ka ASV tiešā veidā finansiāli nepalīdzēs Ukrainai, to viņš ir skaidri nokomunicējis. Jā. Varbūt, ka gribēs iesaistīties, tā, ka būs jārekonstruē. Es domāju, vēl viena tāda lieta, ko var par tiem pašiem tēriņiem runā. Trumpa retorika ir tas, ka mēs praktiski uzturam visu NATO. Kas nav. Savulaik bija. Jā. Bet NATO, tieši pašu NATO budžetu, jau ar vairāk kā pusi nodrošina Eiropas sabiedrotie. ASV jau ir kaut kas pie 35–40%. Tomēr vēl joprojām liels apjoms, bet vairs nevar teikt tā, ka mēs 80% visu uzturam. Jā, labi. Tiekamies drīz. Jā, paldies par sarunu. Paldies, ka skaties.